Sveiki! Mani sauc Ruta, un es pārstāvu vienu no visbīstamākajām profesijām pasaulē. Nē, tas nav tur lejā kaut kur vai gaisā, bet tā ir domu lasīšana, ķermeņa, žestu, mimikas, intonācijas lasīšana. Jā, es lasu cilvēkus kā grāmatas, un gribu jums uzdot vienu jautājumu. Vai jūs zinat, cik procentos mēs verbāli runājam ar vārdiem un cik procentos runā mūsu ķermenis? Iespējams, šie skaitļi jūs šokais, jo tikai 10%, pat mazāk, mēs runājam ar vārdiem. Visu pārējo mēs izsakam ar savu ķermeni. Un tagad jums ir viens uzdevums, lai jūs saprastu, kā darbojās ķermeņa valoda. Es pateikšu tikai 3 vārdus, ko zinu visā pasaulē. Es tevi mīlu, bet jūsu uzdevums ir pateikt, kuram variantam jūs noticējāt. Tātad sākam. Es tevi mīlu. Es tevi mīlu. Es tevi mīlu. Es tevi mīlu. Es tevi mīlu, mīlu, mīlu. Es tevi mīlu. Es tevi mīlu. Un kuram variantam jūs noticējāt? Es ceru, ka pēdējam. Jā, 90% runā mūsu ķermenis savā valodā, no matu galiņiem līdz par papēžiem. Jā, arī kājas par mums izstāsta ļoti daudz, acis, ausis un viss pārējais. Arī kafijas krūzītes novietošana nozīmē ļoti daudz. Vai jūs tur noliekat pa labi vai pa kreisi, priekšā vai tuvāk sev. Tas viss kaut ko jau stāsta, un jūs zināsiet, vai darījums notiks vai nenotiks. Vairāk kā 20 gadu laikā es esmu apkopojis milzīgu informācijas klāstu par ķermeņa valodu, un to es varu iemācīt arī jums. Jo ir ļoti svarīgi zināt ķermeņa valodu biznesā, komunikācijā, attiecībās. Nāciet pie manis un mācieties! Seko man līdzi mājaslapā ķermeņavaloda.lv un arī visos sociālajos tīklos – Facebookā, Instagramā, TikTokā.